Hei, hei, mans vārds ir Gunita Lekstiņas Krodrēna, un šodien mēs tikamies 43. rubrikas Darīti ir radīti, ja nejaušība nav, serijā. Šodien es vēlos parunāt par tēmu, kā tad lasītāji var atbalstīt rakstniekus. Pirmais droši vien, kas jums nāk prātā, ir lasot viņa grāmatas, protams, bet kā tad tiek pie lasājumvielas? Pirmais variants ir nopērkt grāmatu veikalā, grāmatnīcā, no paša autora vai jebkur citur. Tādā veidā autors, ja līgumā ir iekļauts tāds noteikums, kaut kādas procents no tās peļņas dabū algā. Otrais variants ir paņemt bibliotekā. Arī bibliotekā par katru grāmatas izņemšanas reizi autortiesību aģentūra ieskaita autoram kaut kādus santīmiņus, un ja to grāmatu ir daudz vai tā grāmata ir bieži lasīta, tad gada beigās tur tā summiņa sanāk tīri glīta. Bet, ja jūs esat vairāk lasītāji vienai grāmatai, tad labāk ir izņemt katram to grāmatu bibliotekā, nevis visiem vienu, jo tā skaitīsies tikai viena izņemšanas reize. Vēl ir variants aizņemties no draugiem radiem, bet tad autoram nekāda finansiāla ieguvuma no tā nav. Bet jūs varat labot to ar vēl vienu veidu, ierakstot atsauksmi, vai tas būtu savā sociālā tīkla profilā, vai pašam autoram uzrakstīt, kā jums patīk viņa grāmata, vai izmantot starptautisko platformu gudrītes.com un tādā veidā iepazīstināt citus ar savu viedokli par grāmatu, ar autoru, varbūt, ka kāds tādu nezina, vai grāmatu nav lasījis, un tādā veidā vairojas labais. Tā kā tā, tiekamies atkal nākamreiz. Čau, čau!